Šodien es braucu uz Žironu, Spānijā. Tagad es esmu Valencijā. No šejienes es sāku savu ceļu ar vilcienu. Šeit es esmu pavadījusi 3 pilnas dienas. Un uz Žironu man ir nedaudz vairāk kā 4 stundas ilgs brauciens, bez pārsēšanās. Biļete man maksāja 44 eiro, bet es to pirku jau vairāk kā mēnesi atpakaļ. Reizes man ir 3 pa dienu. Es negribēju tik vēlu braukt, jo īstenībā man sanāk upurēt Žironā pusdienu, jo es tur ierodos tikai 7 vakarā. Es biju domājusi, ka no rīta es šeit pamodīšos Valencijā, uzreiz braukšu, bet vajadzēja pirkt biļetes jau ātrāk, jo tagad uz šo reisu jau bija ļoti dārgas biļetes, un vilcienu biļetes Eiropā strādā tāpat kā lidmašīnu biļetes. Tās cenas ir atkarīgas no sezonas, darba diena, brīvdiena un cik laicīgi tu pērc. Līdz ar to man nākas braukt tikai 3 pa dienu. Tādējādi es ietaupu veselus 30 eiro. Ja, visas pārējās biļetes bija sākot ar 70 eiro līdz Žironai. Tāpat šis ir arī ātrākais, ne tikai lētākais brauciens šodien. Es ietaupu arī stundu, pusotru ceļā, un man arī nav nekādas pārsēšanās. Vienīgi es esmu ļoti vēlu, bet, nezinu. Tāpat kaut kā es biju gatava tam upurim, jo Žironā tad tagad man sanāks tikai šis vakars īsais un nākamā pilnā diena. Un parīt es jau cikos 9 no rīta, man jau ir vilciens tālāk. Un tālāk pēc Žironas tad es braucu uz Nīmu. Nīmā es pavadīšu dienu, vienkārši dienu, un tad vakarā es braucu jau uz Aviņonu, kur man būs arī naktsmītnes. Pēc Aviņonas tad ir Marseļa, tad pēc tam Kannas, palikšu Kannās, bet izbraukāšu arī Nīcu un Monako, un tad pēc tam gala pietura Piza, no kuras es lidoju atpakaļ mājās. Kopumā 2,5 nedēļas, 4 valstis, 10 pilsētas ar vilcienu gar vidusjūru. Tālūk. Braucam, skatīsimies, kā būs. Tagad drīz dodos uz staciju. Galvenais man ir saprast vispār, kā un ko tur darīt, kā tur orientēties. Un braukšos ļoti laicīgi. Plus man ir arī čemodāns. Starp citu, vilcienu biļešu cenās tiek iekļauts arī čemodāns, bagāža, kā to var droši ņemt līdzi. Un aizmirsu starp citu vēl pateikt, ka es arī izvēlējos konkrētu vietu, par ko bija jāpiemaksā 5 eiro, lai es izvēlētos vietu pie loga un lai skatītos uz vidusjūru. Cerams, ka es tur pareizi sapratu. Un plus arī braucot 3 ar šo te vēlo reisu uz Žironu, es esmu dabūjusi arī komforta klasi. Tā kā, skatīsimies, ko tas šeit nozīmē. Man nav ne jausmas, bet būtu jābūt ērtākiem krēsliem un vairāk vietas. Un tāpat, cik es lasīju, skatījos, tur vilcienos arī ir kaut kādas kafejnīciņas, var pasūtīt kaut ko apēst, padzerties kafiju. Īstenībā tāpat kā pie mums Latvijā, kad brauc ar vilcienu Viļņa-Tallina. Es domāju, būs kaut kas līdzīgs. Esmu Valencijas dzelzceļa stacijā. Vispār Valencijā ir 2 dzelzceļa stācijas jāskatās, noteikti biļetē, no kuras ir izbraukšana. Manējā ir Estacio del Nord, un arī pati kā ēka, viņa ir diezgan iespaidīga un skaista. Atbraucu es ar autobusu, nebija man diezko tālu no viesnīcas, un arī esmu stundu iepriekš, lai visu izpētītu, saprastu, kur iet, un arī varbūt nopirktu kaut ko pa ceļam ēdamu brokastīs. Ir 2 dienā, bet
priekš manis tās būs brokastis. Stacijā es paņēmu kapučīno lielo, tad tādus lašu salātus un laša onigiri, un kopā samaksāju 13,95. Es esmu veiksmīgi iesēdusies vilcienā. Vispār nokļūt bija ļoti vienkārši. Stacija liekas pilnīgi ērta. Nav tā kā ar kaut kādiem tuneļiem, kā pie mums. Tu vienkārši izēji galvenajā laukumā. Un tad paskaties, zinot vilciena numuru un gala stāciju, kur tev ir jāiet. Visus tablo tiek parādīts, bet parādās tikai pusstundu iepriekš. Un tad es nostājos jau rindā tieši uz manu šo vilcienu. Bija diezgan liela rinda, bet es baigi nesatraucos. Mēs izgājām cauri laikam 5 minūtēs viss, kas tur stāvēja. Bagāžas pārbauda nekāda nebija, bet es lasīju, ka otrā Valencijas dzelzceļa stacijā var būt arī bagāžas pārbaudes skenēšana, kā tas ir lidostās, tikai tas notiek daudzreiz ātrāk. Un visur arī bija darbinieki, visi pārbaudīja biļetes, atbildēja uz jautājumiem, norādīja, novadīja, kur tev ir jāiet. Tādā ziņā ļoti ērti, viegli vienkārši viss bija, tikai ir jāzina sava biļete, sava gala stācija un sava vilciena numurs. Bet ar vietu es gan neuzminēju, tāpēc, ka nezinu kā, bet es esmu paņēmusi vietu četrvietīgā vietiņā. Ja, man pretī sēž pāris un sanāk, es braukšu pretējā virzienā. Ja. Un esmu ļoti neapmierināta. Es gan sēžu pie loga, kā es gribēju, bet tad, kad es to rezervēju, man rezervācijas sistēmā izskatījās, ka vienkārši būs 2 vietas, un es sēdēšu pie loga. Un tad kāds viens cilvēks blakus nebija parādīts, ka šeit ir tādas 4-vietīgas vietas. Un tas šajā vagonā ir vienīgā 4-vietīgais galdiņš, teiksim tā. Jā, un es esmu trāpījis tieši uz to. Pagaidām man gan blakus neviens nesēž, bet vēl ir laiks, vēl kāds var piesēst klāt. Bagāžu es esmu nolikusi augšā. Neteiktu, ka ir ļoti daudz vietas, normāls krēsls. Atgādina, jā, tos vilcienus, kas ir pie mums starptautiskos, bet jau tādi pavecāki, nolietotāki. Man ir arī galdiņš, nezinu vēl par labierīcībām, man liekas, ka ir jābūt. Kafejnīcas zīme bija uz vilciena, jā, un nepieminēju to, ka vispār šajā tieši komforta vagonā ir tā, ka ir 2 vietiņas, un otrā sānā ir tikai 1 vietiņa. Pirms, ka tu vari sēdēt viens pats, ko no sākuma es arī gribēju ņemt, bet tad tas skats nav, jo sanāk, es vismaz ceru tagad, ka es esmu paņēmusi pareizo pusi un sanāk, es pa logu redzēšu jūru, tad, kad mēs te brauksim garām, jo tikai tāpēc es ņēmu tā kā šo te vietu, zinot, ka man kāds sēdēs blakus, vienkārši tieši skata dēļ, jo es domāju, 4 stundas braukt, tad gribās kaut ko smuku arī paskatīties pa logu. Un biļetes pirku šajā te Renfe lapā. Man ir arī telefona aplikācija, kurā ir biļete, bet šeit man ir arī izdrukāta. Viņa strādā ar QR kodu, un tas ir arī tātad pārvadātājs. Un zem krēsla ir arī viena rozete, un beigās man arī apsēdās blakus cilvēks, un vispār ir, jā, pilns vilciens. Starp citu, vilcienam ir tikai vēl 3 pieturas, un 4. ir manējā. Viena pietura ir arī Barcelona, un jā, no Valencijas tad vienkārši ir tikt arī uz Barcelonu, bet tā kā es tur esmu bijusi, tad man vairs kaut kā negribējās vēlreiz braukt, gribējās redzēt visu kaut ko jaunu, visas pilsētas, kuras vispār būšu šajā ceļojumā, visur es būšu pirmo reizi. Ir arī vilcienā Wi-Fi, droši var strādāt vai sēdēt telefonā. Un kafejnīca arī strādā, paskaļi viņiem pateica, ka var arī kaut ko pasūtīt, un redzu, ka cilvēkiem jau nes. Tomēr ar pusēm es arī neuzminēju.
tāpēc, ka jūra ir tai pusē, kur cilvēki sēž pa vienam. Man ir skats uz kalniem. Nezinu, vai vainot sevi, ka es kaut ko nesapratu, rezervējot vietu, vai vainot to aplikāciju, ka tur nebija saprotami. Bet tad, kad es rezervēju vietu, bija vienkārši uzzīmēts schematiski vagons, ar bultiņām bija parādīts braukšanas virziens. Un tad attiecīgi es pēc kartes paskatījos braukšanas virzienu un pusi un izvēlējos to, kas ir pie jūras. Nu, jā, un vēl piemaksāju 5 eiro par to, ka es sēžu neizdevīgākajā vietā. Pagaidām jūru es redzēju ļoti, ļoti maz. Pagriezīšu kameru, es redzu kalnus, bet arī vilcienā ir ieslēgtas gaismas, tāpēc kaut ko nofilmēt vai nofotografēt ir grūti. Citreiz esam tuneļos vai kaut kur, un starp citu Wi-Fi strādā arī ļoti slikti. Slēdz visu laiku ārā, iekšā. Nevar saprast, jāpieslēdz pa jaunam. Labi, ka man ir lejupielādētas kaut kādas filmas, tad es vienkārši skatos filmas. Es esmu veiksmīgi nonākusi Žironā. Stacija ir liela, ļoti daudz cilvēku izkāpa kopā ar mani. Pilsēta vispār ir 100 000 iedzīvotāji, salīdzinot ar Valenciju 800 000 maza pilsēta. Pēc stacijas un to cilvēku daudzumu, kas izkāpa kopā ar mani, galīgi nepateiksi. Mēs ieradāmies ar 14 minūšu nokavēšanos, ļoti ilgi stāvējām Barcelonā. Kaut kas tur bija aizkavējies, bet it kā arī 14 minūtes neliekas tik daudz. Līdz viesnīcai man ir vien 5 minūšu gājiens. Es speciāli meklēju Žironā viesnīcu, cik iespējams tuvu stacijai, un opciju īstenībā bija ļoti daudz. Gribēju būt pēc iespējas tuvāk stacijai, jo es zināju, ka es šeit nepavadīšu daudz laika un vienkārši, lai man ir ērti vēlu atbraucot, lai man nav nekur tālu jāiet, un tad pēc tam parīt agri izbraucot, lai man vienkārši 5 minūšu gājiens un visu, un es esmu klāt. Un tagad tad es aiziešu līdz viesnīcai iečakoties, apskatīties numuriņu, nolikt mantas, un tad jau tālāk izdomāšu. Ļoti vienkārši. Ātri es esmu iečakojusies. Mani tur jau gaidīja, jo pēc vārda uzvārda zināja, lai gan viesnīca ir ļoti liela, numuriņi ir ļoti daudz te. Es esmu sanāk 2. stāvā un jau bija 11 numuriņi. Tā, pagriezīšu kameru parādīt. Tā, nezinu, kur ir gaisma. Tā, par šo numuriņu es maksāju 80 eiro par nakti. Un aptuveni tā ir vidējā cena vispār, ko es maksāju šajā ceļojumā par viesnīcām. Tā kaut kā man ir sanācis. Es vispār meklēju budžeta variantus. Jāpaskatās, kas mums ir pa logu. Nekas. Ēkas. Un vispār, es biju meklējusi budžeta variantus, bet ne hosteļus. Palielam, ja es braukātu tikai ar telefonu, varētu palikt arī hostelī, bet tā kā man ir līdzi tehnika, dators, viss kaut kas tāds, tad, protams, kā man ir vajadzīga sava atsevišķa istaba, kur neviens neies, lai man tomēr ir droši ap sirdi, ka manas mantas ir drošībā, bet citādāk jau varētu arī hostelī palikt. Un tikai iepriekšējā viesnīcā Valencijā man bija tā, ka bija koplietošanas vannas istaba un koplietošanas virtuve. Tam ir savi plusi, savi mīnusi, bet man liekas, ka turpmāk man nekur nebūs tās koplietošanas vannas istabas, visur būs privātās. Iešu ārā meklēt vakariņas, tagad ir gandrīz 8 vakarā. Es iziešu ārā Vecpilsētā, tagad ejot tikai 5 minūtes pa ielu. Es jau redzēju ļoti daudz veikalus, kuri strādā līdz 9 vakarā, un bija arī kafejnīciņas. Man liekas, Žirona ir diezgan maziņa pilsēta, būs ok ar rītdienas dienu, visu Vecpilsētu izstaigāt, centru izstaigāt. Šī nav pie jūras pilsēta, esmu diezgan patālu jau no jūras, un esmu jau ļoti tuvu Francijas robežai.
Pavisam netālu bija tāds liels parks, un piesēdu vienkārši kaut kādā kafejnīciņā pie parka, lai vismaz man kāds skats, un pasūtīju Botifara desiņu, kas ir Katalonijas desiņa, bet tā atnāca maizītē. Domāju, ka būs vienkārši desa, bet nāk pat ar veselu maizīti. Diez vai es maizīti ēdīšu, jo es pasūtīju vēl arī kartupeļus. Un kartupeļi arī tie patates braves. Un tie ir tradicionālie kartupeļi ar aso mērci. Vispār es pasūtīju vēl arī olīvas, bet es nezinu, vai man viņas atsisīs, jo meitene tā baigi labi nerunāja angliski, bet viņa runāja. Un vēl arī dzērienā sangriju. Cenas ir arī ļoti ok. Šie kartupeļi maksāja 4,50, desmaizīte maksāja 4,70. Vakariņas es esmu pēdusi. Ļoti garšīgi šie tradicionālie kartupeļi un arī desa. Internetā papētīju, ka tas ir raksturīgs Katalonijai, tā kā vajadzēja izmēģināt. Un, jā, tiešām kartupeļi arī, nezinu, kā viņus gatavo, bet viņi iekšā ir tā kā kartupeļu biezens, bet no ārpuses tu redzi, ka tie ir fritēti. Tā kā ļoti labi. Un pa virsmu tā asā mērce. Ļoti garšīgi, un desa arī laba. Protams, nevarēju visu apēst, maizi bišķiņas atstāju, bet kopumā labi rēķins man bija 16 eiro. Olīvas man tā arī neatnesa, rēķinā gan bija 2 eiro par kaut ko, tur nebija rakstīts olīvas, bet kaut kas, nezinu par ko tas bija, bet jā, rēķins kopīgais bija 16 eiro. Un tagad jau ir pāri 9 vakarā. Dikti ilgi man staigāties negribās. Es nedaudz apiešu apkārt šim te parkam. Pagriezīšu kameru. Tāds ļoti tumšs liekas. Bet droši vien, ka šeit diezgan labi būs rītdien. Rītdien sola 32 grādus. Vispār ir izsludināti kaut kādi karstuma viļņi Eiropā un tieši tajās valstīs, kur es esmu, un arī Anglijā. Bet Latvijā ir 13 grādi tikmēr. Šeit būs 32. Paliek jau diezgan tumšs. Šodienai pietiks staigāt. Eju atpakaļ uz viesnīcu un tad jau skatīsimies, ko nesīs rītdiena. Ir 27. maijs, 9 no rīta, un es eju izstaigāt Žironu. Vakarā papētīju, palasīju par šo pilsētu. Īstenībā šī pilsēta ir izstaigājama vienā dienā. Interesantākais ir tas, ka šī pilsēta ir saistīta ar seriālu Troņu spēles. Ir konkrēti viena vieta, kas arī tika filmēta pašā pilsētā, kur notika filmēšana, bet kaut kādas ainas tika filmētas arī novadā un apkārt Žironai, tāpēc šeit piedāvā arī tās troņu spēļu tūri, un tad tu vari izbraukāt, un gids tur pastāsta un parāda visas vietas, kur tika filmētas troņu spēles. Es, protams, nepieteikšos uz tādu ekskursiju, jo es esmu tikai vienu dienu, to gan man liekas, ka es nepaspēšu, bet to vienu lokāciju gan man vajadzētu atrast. Un galvenais tad šeit ir vecpilsēta, upe. Pāri upei iet 7 tilti. Pilsētā ļoti daudzas ēkas ir kultūrvēsturiskie pieminekļi. Un vecpilsētā ir arī mūri, pa kuriem var staigāt. Bet tos man arī būs jāatrod. Upe saucas Onjar.
un uzgāju pat nelielu pilsētas panorāmu ar kalniem fonā. Skaisti. Pozitīvi arī tas, ka es pagaidām laikam esmu visus turistus apsteigusi. Tā kā ir 9 no rīta, tad te ir tik kluss un mierīgs. Es vienkārši staigāju pa Vecpilsētas ieliņām, ne pēc kartes nekā, vienkārši kur deguns rāda, tur arī eju. Kaut kā esmu neapzināti ieņēmusi kursu uz augšu. Un šis jau nedaudz atšķirās no Valencijas, jo Valencija vispār ir ļoti plakana. Tur ir ērti staigāt, ērti ar bērnu ratiem, ar riteņiem. Šeit jau, ja grib pa šiem te mūriem pastaigāt, tad ir jāreitinās ar trepēm. Interesanti, ka šajos mūros atrodas arī Žironas universitāte ar vairākām fakultātēm, veidojot tādu kā pilsētiņu universitātes. Un kur pagriezīšu kameru ir, piemēram, arī rektorāts. Man jau liekas ļoti forši mācīties tādā vietā. Un tagad es eju uz vienu konkrētu vietu, Federal Café saucas, pēc brokastīm. Laikam šitā būs pirmā reize, kad es beidzot normālā laikā ēdīšu savu pirmo ēdienu reizi. Visu laiku man sanāca tādas brokastu pusdienas, jo īsti negribējās, bet šodien jau es esmu gatava brokastīm. Un par šo Federal Café es izlasīju vienā blogā, kad skatījos un meklēju kaut ko par Žironu. Un tad uzticēšos, iešu ievērtēt. Un šī te kafejnīca piederot Austrāļiem. Blogs, ko es lasīju, bija no 2019. gada, tāpēc tieši kafejnīca kā Federal Café vairs nepastāv, bet Google kartē viņu var atrast, bet tā vietā ir cita kafejnīca un arī tā ir kā brokastu vieta. Viņi strādā no 8 rītā līdz 7 vakarā, līdz 12:00 viņiem ir brokastis. Var sēdēt ārā, kur ir tāds skaists skats. Es paņēmu guakamoles maizīti ar lasi un papildus vēl paprasīju olu. Un viņiem bija arī latē. Interesanti vēl, ka šeit ir rakstīts plus 10% terase. Laikam, tāpēc, ka es sēžu ārā, man būs jāpiemaksā 10%, bet es nezinu. Es paskatīšos tad, kad atnāks rēķins. Mans rēķins atnāca 16,90. Tas ir kopā ar 10% par to, ka es sēdēju ārā. Negribu maksāt 10%, sēdi iekšā. Viņiem bija arī 2 stāvos vispār galdiņi, bet smieklīgākais pat nav tas. Smieklīgākais ir tas, ka es pasūtīju maizīti un papildus olu. Ola nav kopā ar maizīti, bet tur apakšā bija pierakstīts kaut kādas ekstras, ko tu vari piemaksāt, un tad tev pieliek klāt pie tavas porcijas. Un tad, kad man atnes to maizīti, es domāju, ka tur ir ola, bet tā nebija ola, tā bija burrata. Es apskatos vēlreiz ēdienkarti. Jā, manai maizītei bija jābūt burratai. Es to nebiju iepriekš pamanījusi. Ok, labi, tā tur ir, bet ola man nav. Atkal Žironā man kaut ko es pasūtu, un man kaut ko neatnes. Domāju, labi, neko neteikšu, es skatīšos rēķinā pēc tam, ja man pievienos.
Es vienkārši neatstāšu dzeram naudu, jo ola maksā papildus €60. Un tad, kad man atnes rēķinu, es skatos, ka viņi man ir pievienojuši nevis olu, bet papildus lasi. Un tad pēc tam tā domājot, es tiešām tagad ieraudzīju to čupu laša. Es domāju, 100 punkti man viņš ir pievienots, jo nevar būt, ka uz €9 vērtas maizītes būs tik daudz laša. Tā kā es domāju, man noteikti bija tas papildus lases, bet papildus lases maksā €4. Labi, kopumā tās ir mazas naudiņas, bet atkal Žironaba kaut ko sajauc, kaut ko reādas, kaut ko atnest. Ok, tā. Viss, es jau te esmu aizalsusies runājot un pa trepēm ejot. Bet neko, eju tālāk, skatīties Vecpilsētu un redzu jau, ka ir ļoti liels turistu grupas sabraukušas un arī staigā ar gidiem, skatās. Kur esmu atnākusi arī līdz Žironas katedrālei, kas ir katoļu baznīca un arī svarīgs apskates objekts Žironā. Paskatījos cenas, ieeja katedrālē maksā 7,50 pieaugušajiem, vai arī pa €12 ir kompleksa biļete, kur var tikt arī mākslas muzejā iekšā. Tā. Diezgan padārgi, es teiktu, bet es arī iekšā neiešu, bet skaisti, jā, iespaidīga, ļoti iespaidīga katedrāle, viņa man pat kadrā neielien. Žironā vēl ir saglabājies tāds objekts kā arābu vannas. Viņas vairs nedarbojas, bet ir saglabātas un var iet apskatīties. Ieeja €3. Šeit gan es nāku apskatīties, jo šis ir objekts, par ko es lasīju, un tas gan mani interesēja, jo neko tam līdzīgu es iepriekš neesmu redzējusi. Ir arī informatīvie plakāti un var spāņu un angļu valodās izlasīt par telpām. Tātad telpas atšķirās arī pēc temperatūras. Turpat pirmā bija vēsā telpa, tad pēc tam bija siltā telpa, un šeit, piemēram, bija karstā telpa, kur bija tvaiks un pirts, kur varēja sasildīties kārtīgi un izpirtoties. Un kā tas te viss strādāja, ūdeni ņēma no akas, tad pēc tam bija krāsns, kas uzsildīja ūdeni, un tad tā kā laida uz boileri,
Nezinu, kāds tajos lokos boilers, bet tā rakstīts. Un laidu uz boileru, kurš tālāk novirzīja tātad tajā īstajā temperatūrā ūdeni uz pirtīm. Un te vienkārši uzējām uz pirts mūra un viss, un ejam lejā. Un pirtis, vannas ar to ir noslēgušās. Bet vispār ļoti interesanti. Es pirmo reizi kaut ko tādu redzu, dzirdu. Senās pirtis. Tā kā, interesanti arī palasīt. Ātrs piedzīvojums, gan cik es te biju 10 minūtes, bet kaut kas jauns. Esmu uzkāpusi pa ļoti daudz trepēm, tā gāju un esmu jau gandrīz nonākusi, tā kā pat varētu teikt, pilsētas maliņā. Vienā pusē man jau ir tāds liels parks, meža parks varētu pat viņu saukt, bet tur ir tagad jau pa karstu, ir 12 un 27 grādi. Jā, ok, mežā varbūt būs labi ēniņā. Bet es iešu atpakaļ jau uz pilsētas virzienu tomēr. Te arī izskatās, ka ir vienkārši dzīvojamās mājas. Esmu nonākusi pie dzīvojamā rajonā. Un galvenais, ka tas ir tieši pie vecpilsētas. Vienkārši es novirzījos gar mūri. Tas vēsturiskais mantojums šeit ir tik liels. Tas nav tā kā aiziet vienkārši uz kaut kādu pili, ja? Tā kā es teicu, Valencijā, piemēram, Torņijā vai Lisabonā bija seno laiku pils, un tāpat kā pie mums Cēsu pils. Tu ieej, tur ir tāda tā kā maza pilsētiņa, iztaigā pili un viss, bet šeit tu esi pilsētā, pati vecpilsēta ir visa pils. Un tāpēc ir daudz citādāka sajūta un atmosfēra un viss liekas vēl iespaidīgāks. Viss ir tik sens un saglabājies un to visu atjauno, restaurē, uztur. Tiešām tas mantojums ir ārprātīgi liels. Šis ir Džona Lenona dārzs. Nezinu, kāpēc. Jāatrod, varbūt būs kāds informatīvais plakāts. Pagaidām nav. Uzkāpu pa daudz trepēm, par Džonu Lenonu konkrēti neko neatradu, paskatījos internetā, izrādās vienkārši pilsēta gribēja veltīt šo parku Džonam Lenonam par to, ka viņš iestājās par mieru uz zemes un starp cilvēkiem, un vienkārši šis parks ir veltījums viņam un tam, kā vienkārši cieņas un pateicības izrādīšanai. Un šis parks ir ar ļoti daudz trepēm, bet tikpat labi var patvērties no saules, un arī tas ir iemīļots gan starp turistiem, gan starp vietējiem iedzīvotājiem.
Šeit ir tāds Žironas zvēriņš, arī zināms objekts. Viņam tur ir tāds dibens, un pie dibens esot jānobučo uz veiksmi, un tad cilvēki arī iet un bučo, un tāpēc viņam dibens ir arī tāds ļoti tīrs. Jā. Man kaut kā šī te ideja ar krāsainajām maiņām pie upes atgādina Florenci visvairāk. Vienīgais, ka Florencē ir smukāk. Bet, jā, man atgādina tieši to skaisti. Re, kur te ir tāds droši vien dzīvoklītis nomai un tieši pie upes. Feini. Vairākus tiltus apskatot, beidzot tieku pie Eifeļa projektētā tilta, ko starp citu viņš projektēja vēl pirms Eifeļa torņa. Lūk, šāds te Eifeļa stilā. Šis ir tad galvenais no tiltiņiem pār upi, kurš ir jāredz Žironā. Nu jau kopš 2 dienām tiešām ir solītie 32 grādi. Es tāpēc piesēdu vienā kafejnīcā padzerties ūdeni, pasēdēt ēniņā, lai vienkārši bišķiņu atdzistu. Un ēnā sēdēt ir ļoti ok. Staigāt pa sauli ir nedaudz grūtāk. Tad vēl, kamēr ir tik karsts, es izlēmu ieiet veikalā, jo man rītdien vilcienā vajadzēs paēst brokastis. Un šeit pie viesnīcas ir daudz dažādu veikaliņu. Vienā veikalā es vienkārši paņēmu ūdeni, mazo kolu un tādas kaut kādas desiņas. Vairāk tur īsti nekā nebija. Samaksāju 5 eiro. Nu vēl kafiju. Bet tad pēc tam es atradu kaut kādu tādu ļoti ekskluzīvu bio veikalu, kur cenas ir ok, protams, viņas ir dārgākas nekā parastā veikalā, bet tur ir arī ļoti interesanti produkti un viss kaut kas tik ļoti interesants jau gatavs, ko var vai nu paņemt līdzi, vai paņemt uz mājām, uzsildīt. Citreiz liekas, ka mēs ļoti atpaliekam mūsu veikalos no tām opcijām, jo tur vienkārši bija tik daudz viss kaut kas garšīgs un foršs un interesants. Gribēju uzreiz visu paņemt pagaršot. Un man pat nebija plānā neko ņemt, tikai priekš brokastīm. Priekš brokastīm es paņēmu tādus tunča salātus. Tur ir tātad dārzeņi, olīvas, ola, tuncis un apakšā ir salātlapas. Un es vēl paņēmu suši vienkārši tāpēc, ka es viņus ieraudzīju. Ļoti liela suši izvēle. Šie gan ir ļoti dārgi, 13,90, bet es saku, tas veikals ir tāds ļoti bio, eko. Tur viss ir no tādiem svaigiem produktiem. Dārzeņu stendā stāv arī ūdens izsmidzinātājs, lai dārzeņi ir svaigi un lai tur ir kaut kāds mitrums. Tāds tiešām, kvalitatīvs veikals, kas iedveš uzticību, ka kaut kas tāds būs labs. Tāpēc es noteikti iziešu tagad ārā, kaut kur ēniņās uz soliņa apsēdīšos un pagaršošu šos suši. Jo vispār es ļoti daudzos veikalos redzēju
suši gatavos, un kaut kā visu laiku man viņi prasījās, kad es ieraudzīju viņus šeit, nē, man jāpaņem, man ir jāpagaršo. Suši ļoti garšīgi, lasis nebija žēlots, likās svaigs, labs, tā kā bija tā vērts. Ļoti labi spāņi ir uztaisījuši suši. Tagad es eju tālāk pa Vecpilsētu, jāatrod tā vietiņa, kur tika filmētas tās troņu spēles. Tad tālāk pamaldīties, pastaigāties pa Vecpilsētu. Tomēr izrādās, ka es tajā vietā jau biju. Vienkārši nebiju paskatījusies pēc bildēm, ka tā ir tā vieta. Un, nekas. Tagad es vienkārši staigāšu pa citām ieliņām. Man tāpat bija plāns iet tieši uz to pusi. Aiziešu vēlreiz līdz turienei, bet pa citām takām. Un Žironā ir daudz šie te Katalonijas karogi redzami izkarināti, jo šeit visi politiski cīnās par to, lai Katalonija atdalītos no Spānijas. Tie karogi to arī reprezentē šo te cilvēku viedokļus. Šīs lūk ir tās trepes, kuras jau biju no rīta. Un šeit uz trepēm esot filmēta seriāla Aina. Un šī te kafejnīciņa Le Bistro skaitās romantiskākā kafejnīca Spānijā. Es nezinu, protams, kas to tā ir nosaucis, vai viņi paši vai kā, bet tā viņus dēvē. Te es atkal esmu nonākusi turpat, kur es jau biju no rīta. Un tā arī var staigāt un maldīties, bet gluži nomaldīties nevar Vecpilsētā. Un tā staigāt un atdurties pret tādām foršām vietiņām un skatiem. Vispār man ir jāsaka, ka Žirona man ir daudz labāk iepatikusies nekā Valencija. Es nezinu, vienkārši šī ir tā kā vairāk mana pilsēta. Un te es jūtos ērti, labi, droši. Valencijā arī es jūtos droši, bet šeit es pat spēju orientēties un daudz maz staigāt bez kartes, jo kopumā es vispār esmu topogrāfiska nulle. Es bez kartes nevaru vispār neko, nevaru kustēties uz priekšu. Bet šeit dīvainā kārtā man viss kaut kā ir saprotami. Es vispār karti izvelku ļoti reti. Un jā, tāda kaut kāda laba atmosfēra, tāda sajūta. Tiešām man kaut kā vairāk patīk, un arī Žirona ir vispār izmainījusi manu viedokli par Spāniju. Spānijā es neesmu daudz kur bijusi, bet tur, kur es esmu bijusi, nekas man tā baigi neiedvesmoja. Nebija tādas vietas, kur es gribētu dikti atgriezties vai kaut ko kādam ieteikt, bet Žirona ir pilnīgi to mainījusi, jo Žironu es noteikti ieteiktu visiem aizbraukt, apskatīt. Pati arī varētu atgriezties, un šeit ir ko darīt vairāk kā vienu dienu, bet pašu svarīgāko, kur vienā dienā var arī izbraukt, paskatīties, un ja brauc uz Barcelonu, tad mierīgi var aizbraukt ar vilcienu līdz tejienei un vienu dienu pavadīt šeit. Jā, un te ir arī tāds labs šopings un veikali. Viss ir ēšana, restorāni, bāri, pārtikas veikali, visu, ko vajag.
un viss ir ļoti tuvu, viss ir izstaigājams, kas atkal ir ļoti, ļoti liels pluss un man ļoti, ļoti patīk. Pa lielam sabiedriskais transports vajadzīgs tikai tad, ja ir grūti staigāt. Tā kā, jā. Un arī liels pluss, ka šeit nav daudz cilvēku. Ir kaut kādi laukumi, tādi turistiem piepildītāki, kur ir populārāki, bet kopumā, nezinu, te ir mazāk cilvēku kā Vecrīgā. Esmu vēl iepirkusi suvenīrus, pasēdējusi ēniņā uz soliņa. Jau ir 33 grādi, un tos es ļoti, ļoti baudu, bet ēnā. Vienkārši sēžot ēnā uz soliņa, paspaidot telefonu, atbildot uz ziņām un tā, saliekot bildes. Forši. Ļoti laba sajūta. Tagad eju pāri tiltam un pastaigāšu vēl pa upes otru pusi, jo tagad es visu laiku biju pa vienu pusi. Iešu tagad pa to pilsētas daļu, kur ir mana viesnīca. Te arī tāda ļoti laba iepirkšanās ieliņa ar visu kaut ko. Starp citu, šādi te saldumi uz kociņa arī šeit ir viena lieta, ko var ņemt un pagaršot, raksturīga Žironai vai šim rajonam. Es vēl nedaudz iepirkos, turpinu staigāties. Un tad jau aiziešu līdz viesnīcai, nolikt mantas, un pēc tam īstenībā no viesnīcas es aiziešu līdz dzelzceļa stacijai, lai paskatītos, kur man rīt būs jāiet, lai nedaudz vairāk iepazītos ar staciju, būtu nedaudz drošāka, ka rīt no rīta es sev pati neko neaizskavēju. Es pārbaudīju, izstaigāju staciju. Tā kā es atbraucu no šīs te mazākās ēkas, kur peroni ir pazemē, man likās, ka šī ir dzelzceļa stacija, un tad no viņas izejot, tur ir autoosta. Bet man nebija taisnība. Šeit ir stacijas 4 peroni, no 11. līdz 14. peronam. Un šeit ir gan autobusi, gan vilcieni. Vienkārši vilcienu no pirmā tur līdz kaut kuram peronam. Es atbraucu ar šo, tāpēc, ka es braucu ar Renfe zīmola vilcienu, un tas ir tā kā ātrgaitas starptautiskais vilciens. Ir jāskatās, kura zīmola vilciens, kurš pārvadātājs tev ir. Protams, viss arī ir skaidrs, iekšā ir ekrāni, kuros ir vilciena numuri. Galvenais ir jāskatās vilciena numurs un gala pietura. Tagad vakarā viens tāds pats vilciens brauc, ar kuru es rīt braukšu, es viņu tur redzēju. Ļoti labi, paliku drošāka, mierīgāka. Un šeit arī tas pats ekrānos, viss ir ļoti saprotams sarakstīts, bet galvenais ir jāskatās tad tas vilciena numurs. Un tad līdz ar to tāpēc arī ir jāieplāno tās minūtes klāt, lai kas pārskrietu no vienas ēkas uz otru. Un šeit, kur vilciens iet no augšas, no otrā stāva, bet šeit ir jābrauc uz pazemi. Un šeit būs arī man bagāžas pārbaude. Tā kā mākslīgais intelekts man nesameloja. Tur ir tādi, līdzīgi kā lidostā, skeneri, un caur šiem skeneriem vienkārši jāizlaiž būs somas.
esmu atpakaļ te pašā parciņā, kur es biju vakar. Šāds te tas izskatās dienas laikā. Aiziešu līdz pašam parka galam. Tur it kā jābūt skatam uz upi. Te vismaz ir nedaudz patīkamāks un vēsāks. Ir jau 7 vakarā, bet tāpat ir 31 grāds, vēl projām turās. Tā kā forši jau forši, odi koži, bet karsti. Upe šeit tiešām ir. Es to arī dzirdu, bet redzu knapi tikai caur kokiem. Un šādi ejot gar upi, kur otrā pusē ir parks, tad es aiziešu vienkārši atpakaļ līdz Vecpilsētai, līdz sanāktam pirmajam vai pēdējam tiltiņam, kur es biju. Visu un iešu tur meklēt vakariņas. Kāda laba lieta, milzīgs stāvlaukums izveidots pie Vecpilsētas, ļoti tuvu tam tiltiņam, uz kuru es jau biju pa lielam rekur. Atbrauc, noliec mašīnu, pār tiltam un to esi Vecpilsētā. Superīgi, ļoti labi izdomāts un izdarīts. Milzīgs stāvlaukums, pat galu neredzu. Piesēdu pirmajā vietā, kurā redzēju, kā cilvēki ēd, jo es pagāju garām daudz restorāniem un cilvēkiem bija tikai dzērieni. Tāpēc tas visdrīzākais nozīmē to, ka virtuve vēl nestrādā. To es esmu šeit tagad jau beidzot iemācījusies. Esmu pašā Vecpilsētā, centrā. Šeit uz kaut kādiem 16, 18 galdiņiem ir tikai viens viesmīlis, tāpēc gaidīt vajadzēja ļoti ilgi. Es gaidīju kaut kur 20 minūtes, līdz mani apkalpos, bet viņš visu laiku pie manis nāca klāt tik pa 5 minūtēm un teica, tūlīt, es izdarīšu, tūlīt. Un es teicu, viss kārtībā. Es nedusmojos, pirmkārtām es neesmu tik ļoti izbadējusies, viss ir kārtībā, un es redzu, ka viņš ir viens pats. Tad es pasūtīju, un jau kaut kādas 15 minūtes gaidu, bet es pasūtīju doradu no dienas piedāvājuma. Tā maksās 15 eiro, un turklāt ies vēl frī un salāti. Vēl 5 minūtes un atnesa manu zivtiņu. Un tātad šī te porcija 15 eiro. Kopā ar sangriju mans rēķins bija uz 21,50. Zivs bija ļoti garšīga. Vispār Žironā ļoti labs ēdiens. Neko nevar sūdzēties, viss man patika, viss garšoja un cenas īstenībā arī apmierināja. Tāda bija Žirona. Es eju atpakaļ uz viesnīcu, krāmēt čemodānu, sataisīties, lai rīt no rīta varu doties uz Nīmu un tad pēc tam uz Aviņonu. Viss dodos jau uz Franciju pāri robežai. Tas nākamajā video.